Labdien! Šodien mēs mazliet parunāsim par to, vai jūsu bizness, arī iespējams jūs kaut kur personīgā dzīvē, vai kas, esat gatavi vienam no mūslaiku izaicinājumiem, mākslīgām intelektam. Es vispirms atvainojos, bet es šodien lietošu saīsinājumu AI. Tas pagaidām vēl ir populārāks nekā latviskais. Tas jums atļaus varbūt vieglāk arī pēc tam meklēt internetā ar šo te saistītas lietas. Bet tā kā turpinām par šo te tēmu, sākumā nedaudz par mani. Es tad strādāju pamatā ar kiberdrošību, bet šodienas pasākuma ietvaros, protams, pieskārsimies kiberdrošības tēmai, bet nav plāns tā kā ļoti tehniski iedziļināties šajos te jautājumos, drīzāk izmantojot šo te pieredzi vairāk nekā 20 gadus kiberdrošībā tieši no šī te risku viedokļa, bet vairāk no biznesa risku viedokļa, no tā, kā tas var ietekmēt tieši kompāniju darbību un procesus, ja nevis kaut kādas sistēmas, pastāstīsim un parunāsim par galvenajām tendencēm, top 5 tendencēm, kas būtu jāzina un kas ir varbūt pat nevis būtu jāzina, bet ir ļoti svarīgi zināt, lai jūs spētu turēties līdz šiem te drošības mākslīgā intelekta mūsdienu kiberpasaules izaicinājumiem mūsdienās. Tātad 5 lietas, par kurām jums jāzina šodien, un varbūt arī vispirms pateikšu, kāpēc jāzina. Tehniski, protams, kad vienmēr ir uzņēmumi, kas iet priekšgalā, ir uzņēmumi, kas seko pēc tam priekšgājējiem, un pēc tam arī tad iet tie, kas atgūst nokavēto, un tā ir šāda te normāla tendence, bet kāda ir mūsdienu problēma? Mūsdienu problēma ir tā, ka līdz ar interneta kibertelpas šīs te ātrās informācijas apmaiņu ar šo te informācijas apmaiņu, kas ir noticis mūsdienās, ir ļoti ātri šīs te izmaiņas notiek. Līdz ar to, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs, nesekojot līdzi šīm te svarīgajām lietām, varam atpalikt un ļoti ātri atpalikt. Tas ir viens, un otrs, šīs te izaicinājumi rada arī ļoti lielus riskus, jo ļaundari izmanto šīs te lietas. Viņi absolūti negaida, kad kaut kas notiks. Viņi ir tie, kas pirmie izmanto jebkādas iespējas apkrāpt, nozagt, sabojāt kaut ko, lai tikai gūtu šo te materiālo labumu. Tāpēc šīs 5 AI lietas ir tās, kurām ir ļoti vērts pievērst uzmanību mūsdienās. Ja? Kas man šeit ir uzskaitīts, tad ēnu AI vai tā saucamais shadow AI angliski, tad dažādi publiskie pieejamie risinājumi, kurus jūs vēlaties izmantot, pieņemsim tas pats chatbots, kā jūs aizsargājat klientu datus, izmantojot gan savā infrastruktūrā, gan arī ārpus iepirktus AI risinājumus. Gaidāmi ir arī regulējumi. Faktiski tas regulējums jau ir pieņemts, viņš tikai ir laiks, kad stāsies spēkā. Un, protams, pats pēdējā tēma, ļoti svarīga tēma, kā mēģināt izvairīties no tā, ka jums kādu dienu piezvanīs jūsu priekšnieks, kurš nebūs jūsu priekšnieks, un jūs to nemācēsiet atpazīt. Tātad pirmā tēma mums ir ēnu AI vai tā sauktais shadow AI. Kādreiz varbūt ir dzirdēts par tādu shadow IT vai ēnu IT. Tie bija laiki, kad IT darbinieki vienkārši vai nu izmantoja kaut kādus programmatūras savu darbu uzlabošanai, kas nebija saskaņots ar organizāciju, vai vienkārši atstiepa tur kaut kādu savu serveri, nolika vēl stūrītī serveru telpā.
Tā radās šis ēnu IT risinājums, ja, par ko uzņēmumu vadībai nebija nekādas nojausmas, ja, un vienlaikus tika lietoti gan uzņēmuma resursi, gan kas. Bet mūsdienās tā ir nedaudz savādāka problēma, jo pirms tam, ja tad varbūt pirms 20 gadiem šī problēma bija ļoti šaurā loka, jo pamata standarta lietotājiem šīs tehnoloģijas nebija pieejamas un veidot šos ēnu risinājumus bija pārāk sarežģīti. Tad mūsdienās, kas ir faktiski ar internetu attīstību un norēķiniem un visu pārējo, ļoti ērti ir pieejami jebkādi IT risinājumi, jebkuram. Un faktiski ko tas nozīmē šīs ēnu AI, ka jūsu darbinieki, viņi jau šodien lieto. Iespējams, jūs paši lietojat dažādus AI risinājumus, kas nav saskaņoti ar organizācijas vadību. Un es varbūt šeit pat negribu pārmest tiem, kas šādā veidā lieto šos lietojumus, jo viņiem visbiežāk ir nodomi vislabākie. Doma ir vienkārši tā, ka ja tas darbinieks vai cilvēks ir atradis līdzekļus, kā padarīt savu darbu efektīvāku. Problēma ir tā, ka organizācija netiek šim līdzi un nenodrošina to visu vienota ietvaros. Tā kā faktiski, ja jūs domājat, vairumā organizāciju, mēs nelietojam AI risinājumus, varbūt kāds tur joka pēc ieraksta kaut ko tādu ChatGPT, bet vispār mēs neko nelietojam un tam līdzīgi. Visticamāk, jūs vienkārši nezināt par to, ko lieto jūsu darbinieki. Jo ChatGPT ir tikai visiem zināmākais šis risinājums, vai Microsoft Copilots. Bet ir arī pietiekami daudz dažādu specializētu rīku pieejami, kas palīdz kaut vai veidot šo prezentāciju, ko es jums demonstrēju, vai attēlus tai. Un pilnīgi iespējams, ka jūsu organizācijā kāds šo lieto. Un ņemot vērā to pieejamību, ļoti vienkāršo pieejamību, ja arī pat administratīvs aizliegums nebūs šis šķērslis, jo ja organizācijas rīcībā nav tehniski līdzekļi, kā to izkontrolēt, tad darbinieki vienkārši apies šīs lietas. Kāpēc? Tāpēc, ka ir tas, ko es teicu, ka viņiem palīdz darbā šis rīks. Un ja viņš reāli palīdz, ja neviens cilvēks neatteiksies no ērta instrumenta, tāpēc, kad viņam saka, ka viņu nedrīkst izmantot, bet neviens nevar redzēt, ka viņu izmanto. Kā šo kontrolēt? Tehniskās kontroles ir iespējamas, bet šeit, ko es uzreiz vēlos pateikt šajā kontekstā, ka tās tehniskās kontroles tomēr ir pārāk komplicētas un dārgas. Jo rīki ir internetā, tie ir pieejami tik ļoti vienkārši, ka viņus nobloķēt visus prasa diezgan lielus resursus un sekot tam līdzi. Bet lielākā problēma ar šiem rīkiem un citām lietām ir tā, ka, ja jūs to nekontrolējat, ir iespējams, ka no jūsu organizācijas konfidenciāli dati vienkārši pazūd kaut kur. Un ja šodien tie pazūd kaut kādos legālos servisos, tad pilnīgi iespējams, ka pavisam drīz parādīsies arī netik legāls servis, kas vienkārši grib nozagt tos datus. Un tāpēc piedāvāt tādu pašu servisu kā legālais servis vienkārši par 1/4 daļu no tā cenas, kur jūs samaksājat ar saviem datiem. Bet runājot par kontroli, tehniskās kontroles mēs arī esam pētījuši tieši dažādos AI rīku izpētes projektos šīs iespējas kontrolēt to visu. Tehniskās kontroles ir iespējamas, bet tas no jums prasa samērā dārgus drošības risinājumus, gan tīkla kontroles līmenī, gan arī pašu darbinieku darbstaciju kontroles līmenī. Faktiski jums ir jābūt pilnai kontrolei par to visu, un kādam ir jāsako līdzi, vai jums ir jāiegādājās tās dārgākās licences, kas nodrošina to pilno sekošanu līdzi. Kas, protams, no vienas puses no drošības viedokļa, protams, iesaku to darīt, bet no otras puses
izvērtējot riskus, jums būtu vērts padomāt, varbūt, kā par šo naudiņu jūs varat arī nopirkt tam darbiniekam kaut kādu atļautu AI rīku, kā atvieglot to viņa darbiņu tādā veidā. Jo faktiski, lai aizliegtu pieslēgties šīm sistēmām, tad gan datori jāpārvalda, gan ir jāpārvalda visi informācijas izsūtīšanas kanāli. Faktiski ir jāveido dažādu tīmekļa vietu baltie saraksti, bet, kā jau es minēju pašā sākumā, kur ir problēma? Problēma ir tā, ka šīs tehnoloģijas vairs nav dārgas. Ja jūs to neatļausiet no darba datora, bet jūs atļausiet kaut kādu informācijas apmaiņu ar ārējiem datoriem, kas ir varbūt nepieciešami vienkārši darbiniekam darbā, viņš izmantos šīs lietas. Viņš aizsūtīs šo informāciju uz savu pavisam legāli atļauto e-pastu, uz kuru jūs viņam atļaujat sūtīt. Un vienalga ielādēs tajā vidē, tajā sistēmā, tajā AI rīkā, kas viņam palīdz veikt šīs darbības. Tā kā šīs kontrolas ir tehniski iespējamas, bet faktiski tas nozīmē, ka jums ir gan izmaksas, gan nepārtraukti jāsako līdzi, vai tās darbojās. Un arī no manas pieredzes arvien vairāk organizāciju mūsdienās, šīs hibrīda darba režīms nozīmē, ka darbinieks strādā no dažādām vietām, kontrolēt pilnīgi visu, strādājot attālināti, nevienmēr ir iespējams. Īpaši, kā jau minēju, šīm kontrolas programmatūrai, tas prasa diezgan dārgus risinājumus. Kontrolas ir daļējas, tikai kaut kādas top organizācijas var atļauties šīs pilnās kontrolas par darbinieku pieejām un datu pārvaldību. Tā kā faktiski jautājums ir tāds, ko mums ar to visu darīt, kā mums sadzīvot ar šo Shadow AI ēnu mākslīgā intelekta risinājumiem. Vislabākais ieteikums ir veidojam savu digitalizācijas stratēģiju tieši AI jomā. Ko tas nozīmē? Aprunājieties ar cilvēkiem vai nozīmējiet kādu savā organizācijā, kurš tad veids vismaz kaut kādu aptauju sākotnēji, kādi rīki tiek lietoti, kāpēc tie tiek lietoti. Kāds ir šis ieguvums, vai tas ir nepieciešams vai nav nepieciešams. Un apmācības vērts arī apmācīt darbiniekus par riskiem šajā ziņā, ielādēt jebkādu informāciju AI risinājumā iespējams nevajag. Būtu vērts uzzināt, kur šis risinājums ir izvietots. Ja tas ir, teiksim, Eiropas Savienības ietvaros, tad vēl tuvumā ir AI akts, kas iespējams palīdzēs, kontrolēt šīs lietas. Bet dažādās citās valstīs, pieņemsim, Ķīnā izvietots, šeit mēs vispār nevaram būt pārliecināti par neko, kas tiek darīts ar informāciju, kuru jūs šeit ielādējat un ko ar to dara. Tā kā riski pastāv. Un, protams, ir vērts arī apmācīt darbiniekus vienkārši par ieguvumiem. Ja jums izdodas šī iekšējā audita, negribās to saukt par auditu, iekšējā šīs pārbaudas laikā apzināt kādu, kas ir vislabāk, apguvis, lai viņš padalās ar šīm lietām vispirms uzņēmumu ietvaros. Ja nav, tad nāciet, prasiet. Mums arī ir pieredze. Es domāju, ka citām organizācijām arī ir pieredze ar šiem risinājumiem, kas tiek gan komerciāli pārdoti, bet viņus visus var arī izmēģināt sākotnējā variantā, nepērkot licences. Protams, ierobežotā apjomā, bet tomēr vismaz gūstat kaut kādu ieguvumu. Un veidojiet kaut kādas šīs saprātīgās lietošanas politikas savā uzņēmuma ietvaros. Jo iebāžot galvas miltīs un domājot, ka ne, tā nav mana problēma, te ir tas, ko es teicu pašā sākumā, viņu lietos. Un šobrīd, tā pieejamība ir tik vienkārša, kad viņu tiešām lietos ignorējot jebkādus administratīvus aizliegumus,
kamēr tie nebūs tiešām pilna kontrole. Tā kā ir vērts sākt par šo lietu domāt, kamēr par to nedomāja citi un nerada riskus jūsu organizācijai. Tieši par šo. Nākamā tēma ir mazliet interesantāka. Kādā ziņā, tādā ziņā, ja, kad chatboti kā tādi parādījās jau apmēram pirms gadiem 10, tādi kaut cik lietojami dažādās mājaslapās, bet pamatā, ja tie tomēr bija uz ļoti vienkāršu datubāzi bāzēti, skaidri jautājumi, skaidras atbildes, līdz ar to nekādā lielā ieguvuma no tā visa nebija. Cilvēki pamatā neguva arī šo te pievienoto vērtību, komunicējot ar chatbotiem. Līdz ar to šis pakalpojums īpaši populārs nekļuva. Protams, ik pa laikam, ja kāds mēģināja šo te uzlabot, bet kamēr nebija šie te valodu moduļi, faktiski tie chatboti bija tāds mēģinājums kaut kādā veidā risināt to darbinieku pieejamību, kas varētu atbildēt uz klientu jautājumiem, bet vājš mēģinājums. Jo jebkurā gadījumā tam prasīja, ja viņu apmācība bija ļoti grūts, manuāls process, jāiet cauri dažādiem dokumentiem, pašiem tur jāliek visa šī informācija iekšā. Līdz ar šo valodu apmācāmo modeļu parādīšanos, faktiski šeit ir notikusi zināmā mērā revolūcija, un tas ir viens no diezgan populāriem mūsdienās tiešām veidiem, kā automatizēt šo sākotnējo pirmā līmeņa klientu jautājumu apkalpošanu, ja, atbildes uz jautājumiem, atbildes uz ļoti vienkāršiem jautājumiem, bet varbūt arī pat reizēm sarežģītākiem, ja tas varbūt gan sākotnējais klients, ja gan kaut kāds klients jau, kas ir nopircis produktu un viņam nepieciešama konsultācija. Un šāda veida lietojumiem tiešām mākslīgā intelekta rīki ir pašlaik diezgan jau saucami par advancētiem. Līdz ar to tas ir viens no populāriem veidiem, kā rīkus izmantot, bet šeit arī parādās samērā daudz risku saistībā ar šī risinājuma ieviešanu. Viens no tādiem populāriem notikumiem, varbūt kāds ir dzirdējis, atcerās, diezgan lielai kurjerpasta kompānijai gadījās tāda, kā lai to saka, ķibele neliela, ja, kad uzdodot jautājumus viņu chatbotā, tas atbildēja, ka nē, šīs kompānijas pakalpojums nevajag izmantot un dažādiem pamatojumiem, ja, tā kā sūtīja prom bez maz vai klientu. Un šeit bija kas izmantots? Šeit bija izmantots kāds ļaundaris, bija apmācījis šo te mākslīgā intelekta chatbotu ar dažādas informācijas palīdzību sniegt šādas te atbildes. Kas mums te parādās, ja ir tā saucamais AI ietekmēšanas risks, kad iespējams ir apmācot ar ļoti specifisku informāciju šo te jūsu chatbotu orientēt uz kaut kādā viena veida negatīvu informāciju. Līdz ar to, ieviešot šos te chatbotus, tas ir viens no svarīgiem jautājumiem, kas jums ir jādomā. Ļoti bieži, ja šobrīd arī parādās, ja tās bezmaksas versijas internetā ir iespējams nolādēt, kompānijas domā, kas mums tas neko nemaksā, ja mēs viņu uzliksim. Mēs neko nesaprotam, ja, bet gan jau būs labi. Tieši šeit ir tie lielākie riski, ka jūs varat tikt pie produkta, ja, kur jūs tiešām nesaprotat, jūs viņu sakonfigurējat, bet kāds ārpusē saprot labāk, un ja šos te ierobežojumus jūs neesat uzlikuši, kāds viņu apmācīs savu mērķu izpildē, nevis jūsējo, ja, un viņa mērķis var būt ietekmēt jūsu kompānijas reputāciju. Līdz ar to, ja šie te chatboti
vai arī tā saucamais AI ietekmēšanas risks, bet chatboti ir tas redzamākais, redzamākais produkts, kas ir pakļauti šim ietekmēšanas riskam, jo viņi ir pavērsti pret publiku, pieejami jebkuram. Šeit tas ir tiešām diezgan svarīgs un ir vērts par to padomāt, ieviešot šādu te produktu. Jebkurā gadījumā, ja jūs to pasūtat produktu arī kādai kompānijai, prasiet viņiem, kā jūs spējat apstrādāt šādus te riskus. Un kā jūs mazināt šādus te riskus, jo kāda ir problēma ar šo te mākslīgā intelekta rīku? Ja? Tā kā viņš ir šis te mākslīgais intelekts, viņam ir domāts, ka viņš mācās. Līdz ar to nav iespējams pateikt, neņemt vērā to, ko saka šis te klients, šis lietotājs. Bet ir jābūt nepieciešamiem kaut kādiem filtriem, politikām, iepriekš jau kaut kādām nodefinētām lietām, kas iespējams, kuras apstiprina jau tikai cilvēks pēc tam, jo tā sistēma mācās vienkārši no visiem datiem, kas tiek iedoti šai sistēmai, un pareizi vai nepareizi mēģinot šo sistēmu orientēt, ir iespējams šo saindēšanu, angliski poisoning uzbrukumus veikt, kas ietekmē izdoto datu kvalitāti, apdraud kompānijas reputāciju, vai arī pat, labi, par to es runāšu turpmāk, bet var arī izpaust konfidenciālu informāciju. Līdz ar to izvēloties savu chatbotu, padomājiet par to, padomājiet, kādai informācijai jūs dodat pieeju arī uzņēmumu iekšienē. Par to es gan runāšu tālāk nākamajā slaidā, bet apmācot šo te chatbotu, tur ir vēl vairāki riski, jo iespējams, kad arī apmācības procesā, kur ir tā priekšrocība, kad šim te chatbotam vienkārši lielākai daļai šo te risinājumu pietiek, ka jūs viņiem norādat vienkārši katalogu. Paņemiet no šī te kataloga visu informāciju, ja tur ir mūsu organizācijas visi procesi aprakstīti, viss, uzreiz sapratīsiet, kā mēs strādājam un kas un kam ir jāsūta informācija, ja kaut kas notiks. Liekas ļoti vienkārši apmācīt, šos te rīkus. Bet var gadīties, un nevis var gadīties, bet arī, teiksim tā, mūsu pieredze liecina, ka vairumā organizāciju informācijas klasifikācija, informācijas glabāšana nevienmēr ir tāda ļoti strikti, konkrēti noteikti, ka šajos te katalogos būs tikai tāda, šajos tikai tāda, un mēs ļoti skaidri zinām, ka tur nav nekas slikts. Diezgan bieži gadās, ka kāds ir iekopējis arī, piemēram, tās pašas klientu sūdzības tur kādā katalogā, un šis te jūsu apmācāmais chatbots atradīs ne tikai par jūsu produktu kvalitāti liecinošus materiālus, bet arī sarakstu ar situācijām, kurās ir izrādījies, ka produkts nav bijis tik kvalitatīvs, kā vajag, varbūt arī kaut kāda darbinieku reakcija nav bijusi tik laba, un gadījumā, ja tas ārējais lietotājs uzdos specifiskus jautājumus, viņš saņems atbildes. Jā, nē, šo te produktu nepērkiet. Mums ir bijuši 2 gadījumi, kad viss beidzies slikti. Ja? Jūs iespējams negribat šādu te atbildi no sava chatbota. Tā kā šie ietekmēšanas riski pastāv, jābūt ir gataviem ar tiem strādāt, un kas ir šeit pats svarīgākais, jums ir jābūt arī gataviem reaģēt uz incidentiem. Un šajā gadījumā reaģēt uz incidentiem visticamāk nozīmēs to, ka lielākai gatavībai ir jābūt nevis jūsu IT komandai, kurā incidentu gadījumā vienkārši būs uzdevums izslēgt šo te rīku. Bet jūsu uzņēmuma vadībai, vai ja tas ir atsevišķi par sabiedriskām attiecībām atbildīgs cilvēks, var nākties atbildēt uz kaudzi ar dažādiem nepatīkamiem jautājumiem, ja šī informācija, kas ir izplūdusi uz āru, izrādīsies varbūt patiesa, bet tā ir konfidenciāla informācija, kas parādās kādā no chatbota atbildēm.
Līdz ar to šeit ir nepieciešama jau nedaudz cita stratēģija. Jau nepietiek ar to, ka jums ir IT nepārtrauktības stratēģija, kas nozīmē, servisu vienkārši kāds sabojāja, jums viņu IT cilvēkam, ko tas nozīmē. Labi, šī versija nav laba, viņš atjaunos no rezerves kopijas iepriekšējo versiju, viss viņš ir savu izdarījis. Ja? Bet lielākā problēma šeit jau būs tajā gadījumā reputācijas risks, kas ir saistīts tiešām ar informācijas kaut kādiem ietekmēm, organizācijas reputācijas ietekmēm. Protams, un tad ir nākamais. Nākamais ir šis te, tad reputācija un informācijas zādzība. Informācijas zādzība jau tad ir nākamais solis, kas var rasties, ja jūsu šis te mākslīgā intelekta rīks, kas ir pieejams publiski, piekļūst kaut kādai konfidenciālai informācijai organizācijas ietvaros un šiem te ļaundariem vai vienkārši pētniekiem, vai kam izdodas ar pareizi uzdotiem jautājumiem izvilināt šo informāciju no jūsu chatbota, no jūsu rīka. Viens gadījums var būt, kad šis ir tā situācija, kad ir pie jums izvietotais rīks, bet otrs gadījums ir iespējams arī, ka jūs izmantojat kādu ārēju rīku, kuram vienkārši dodat savu informāciju iekšā. Pavisam nesen bija arī šāds te notikums, man liekas, ka man tālāk ir arī links uz to, tad es vēlāk nedaudz pastāstīšu, bet arī, kad piekļūst ārējā servisā citi jūsu datiem. Bet šeit tad, ja šīs te konfidenciālās informācijas jautājums apmācīt vienmēr ir ļoti viegli norādīt uz to folderi, ja? Ja neesat pārliecināti, kāda informācija jums tur ir, mums ir jāatgriežas pie tā, ar ko es sāku, ja es strādāju kiberdrošībā. Kas ir kiberdrošības pamati? Risku pārvaldība. Risku pārvaldība un riskus mēs varam sākt pārvaldīt tad, kad mēs esam apzinājuši visus mūsu rīcībā esošos resursus, angliski assets. Ja? Kamēr mēs to neesam apzinājuši un noklasificējuši, mēs savus riskus pārvaldām tā ļoti intuitīvi un ļoti bieži nepārvaldām līdz galam. Tā kā tomēr šeit kiberdrošības pamatlietas, ja jūs mēģināt strādāt ar šiem te dažādiem moderniem risinājumiem, mēs atgriežamies pie tā, ka kiberdrošības pamatlietas ir tās, kas jums ir organizācijās jāievieš. Savādāk ar visiem moderniem rīkiem, vai jūs paši, vai jūsu darbinieki, kā jau sākumā minēju, vienkārši mēģinot atvieglot savu darbu, izpaudīs šo te konfidenciālo informāciju. Vēl viens risks, kas šeit arī pastāv, ja ir iespējams, ka jums ir kaut kāda ļoti specifiska informācija, tas nozīmē, ka jūs šo te modeļa trenēšanas procesa laikā būsiet ieguvis kaut kādu unikālu šo te datu kopu, kas varbūt arī interesanta kaut kādām trešajām pusēm. Šeit ir atkal kiberdrošības riski, ka kāds var mēģināt nozagt šo te jūsu datu modeļa apmācības datus un izmantot pēc tam, vai pārdot vienkārši trešajām pusēm, vai izmantot savām vajadzībām, vai izmantot pret jūsu kompāniju. Un vēl viens risks, kuru es gribu pieminēt, un kas patiesībā kļūst arvien nozīmīgāks mūsdienās, pie tam tas ir ne tikai AI kontekstā, ir imitācijas risks, kādas imitācijas, uzbrukuma imitācijas risks. Arvien biežāk mūsdienās parādās situācijas, kad ļaundari mēģina uzbrukt kompānijai. Viņiem tas iespējams neizdodas, bet viņi redz, ka kompānijai iespējams ir kaut kādas vājās vietas, viņiem neizdevās tās izmantot, bet viņi redz, ka vājās vietas ir. Tas nozīmē, ka kompānijas procesos ir kaut kādi trūkumi, kiberdrošība nav līdz galam sakārtota, un viņi imitē šo te uzbrukumu, viņi izveidos savu, iespējams arī izmantojot šos te mākslīgā intelekta rīkus. Viņi izmantos datu kopu, ko publicēs, ka mums ir jūsu informācija. Viņiem jūsu informācijas nav,
Bet viņi publiski pasaka, un jūs uzprasat savam administratoram, vai mums ir bijis uzbrukums, un viņš skatās, jā, kāds tur ir kaut ko mēģinājis uzbrukt. Ņemot vērā, ka ļoti bieži šīs kvalifikācijas tik detalizētas, lai pateiktu, cik veiksmīgs ir bijis uzbrukums vai neveiksmīgs, cik tālu tas ir bijis, arī var nebūt. Jūs varat nonākt situācijas priekšā, kad jums saka, mums ir jūsu konfidenciālie dati, samaksājiet mums, kur ir Bitcoin konta numurs, nemaksāsiet, publicēsim visu. Lai gan faktiski viņiem šo datu nav. Tāpēc arī mēs atgriežamies pie kiberdrošības. Ir vērts, ka jums ir kaut kādas monitoringa sistēmas, ka kaut ko jūs spējat identificēt šos riskus, spējat atrast un spējat saprast, vai šis uzbrukums tiešām ir noticis. Jo pēc tam atkal būs gan jūsu uzņēmuma vadībai, gan sabiedriskām attiecībām būs jāskaidrojas. Un šādas situācijas ir bijušas pat pasaulē lielām kompānijām. Tiek uzģenerēti pat milzīgi datu apjomi ar apgalvojumu, kad ir nozagta klientu informācija ļoti lielos apjomos, bet pēc tam izrādās pārbaudot, ka tomēr nav. Bet šim te jāņem vērā tas, ka šīm lielajām kompānijām ir resursi un iespējas pārbaudīt, vai šis uzbrukums ir patiesis vai nav. Jums ļoti bieži var nebūt šo resursu. Vienkārši veikt kaut kādas pārbaudes vai kas, un tās izmaksas var būt ļoti augstas šajās situācijās. Tāpēc tomēr mēs atkal atgriežamies pie kiberdrošības. Ieviesiet šīs pamata kiberdrošību. Skatieties kaut vai uz NIS2 pamatprasībām. Lai jūs vismaz zinātu, kas notiek ar jūsu datiem. Tātad nākamais ir šie publiskie servisi. Mēs negribam izmantot pie sevis. Iespējams, mums nav ne IT kapacitātes, nekas. Gribam izmantot publiskus servisus. Ok, tas ir ļoti labi. Publiskie servisi, protams, kāds ir labums publiskiem šiem pieejamiem servisiem no, uzreiz jāsaka, respektabliem servisu sniedzējiem, tie cenšas rūpēties par savu servisu drošību, bet uzreiz jāsaka, kad mūsdienu komplicētajā IT pasaulē, ko tikko parādīja CrowdStrike un Microsoft gadījums, viss, kas var gadīties, bet uzreiz no savas pieredzes teikšu, šie incidenti tiešām gadās, bet tās kompānijas dara visu, lai sakārtotu šo situāciju pēc incidenta. Protams, šeit šī drošība būs krietni augstākā līmenī, nekā jūs to spējat nodrošināt savam iekšējām rīkam. Un uzbrukumu arī šis risks viņiem ir tomēr krietni mazāks šiem servisiem, jo, ko dara mūsdienās kiberļaundari, viņi uzbruk tur, kur var vieglāk paņemt. Un ko tas nozīmē faktiski jau mūsdienās arī, ja vēl pirms pāris gadiem šī latiņa kādām kompānijām uzbrukt, Latvijas mazais vidējais uzņēmums varēja par to nesatraukties, šis jau ir faktiski, mēs arī iekrītam, un arvien biežāk nāk klienti, kas stāsta, mums uzbruka, mums prasa izpirkumu, mūs nošifrē, mums tā nekā nav, kāpēc. Viņi ņem šie kiberļaundari uzbruk tiem, kur ir visvieglāk šo izdarīt. Viņi tiešām uzbruk lielam vairumam mazu uzņēmumu, varbūt pat vieglāk nekā šim lielajam, kur tas ir komplicēti un kurš var pat iedarbināt mehānismus, kas var ietekmēt viņu turpmākās darbības. Jūs mazs uzņēmums, maza organizācija Latvijā, nebūs no viņas nekādas pretdarbības, nekā. Visticamāk nāksies samaksāt. Ja ir sevišķi, ja procesi nav sakārtoti un cita veida, kā atgūt datus, nav. Tā kā no šī te ir jāuzmanās, bet publiskiem servisiem arī izvēloties publisku servisu, jāskatās, ir jāpārbauda šis te servis, iesaku izvēlēties tiešām zināmas kompānijas. Ja jums piedāvā kāds vietējs pakalpojums sniedzējs, paprasiet viņam, kādas viņš ir veicis, kaut kādas drošības pārbaudes, kādi ir ieviesti drošības mehānismi, cik regulāri tiek uzraudzītas, vai ir šī
tieši par ietekmēšanu runājot, ja, vai ir pārbaudas tiešām pret ietekmēšanu notiekās. Un kas var vēl būt jāņem vērā, kas šobrīd vēl tā kā nav, bet arī dažādi analītiķi jau prognozē, ka pavisam drīz šī situācija var kļūt pavisam savādāka, kad parādīsies tā saucamie pelēkie vai melnie publiskie servisi. Tas ir publiski servisi, kurus izvieto kibernoziedznieki. Kibernoziedznieki izveido servisu ar domu, ka viņi vienkārši grib nozagt jūsu datus. Jūs skatīsieties, jā, šis te maksā, kā jau minēju, 3-4 reizes lētāk nekā tur pakalpojums no lielajiem pakalpojumu sniedzējiem. Kāpēc mums pārmaksāt? Ja? Mēs izmantosim šo te, ielādēsim šos te datus, apmācīsim šos te modeļus, mēģināsim sākt izmantot, ja? Bet viņu galvenā doma ir nozagt tos jūsu datus. Iespējams, ja kad pat pēc 1-2 mēneša kaut kas tajā servisā darbosies, ja, bet pilnīgi ka jūs pat nevarēsiet turpināt izmantot šo servisu. Viņi būs savas sliktās lietas izdarījuši un pateiks jums paldies par datiem. Labākā gadījumā, sliktākā gadījumā vēlreiz paprasīs izpirkuma maksu, piedraudot tos publicēt. Jo šie dubultā tipa uzbrukumi ir arvien vairāk populāri, ja, kad ir gan nošifrēšana, gan informācijas zādzības, ja, bet arī citos veidos, ja, kad vairākas reizes prasa naudu par vienu un to pašu uzbrukumu. Ja jūs esat baigi ļoti nobijušies, ja, tad jāsaka, ka Eiropas Savienībā šajās lietās tomēr grib ieviest zināmu kārtību. Bet uzreiz jābrīdina, ka šī kārtība, protams, ir laba lieta, bet tie būs ierobežojumi arī dažādu lietojumu izmantošanai biznesā, jo šī kārtība ir vairāk vērsta tieši uz gala lietotāju, uz pamata publikas, ja, vienkārši cilvēku datu aizsardzību. Šajā jomā un dažādu lietojumu regulēšanu. Un otra lieta ir tā, ka ļaundariem jau faktiski neinteresē nekas no tā, kas tiek aizliegts vai kas. Viņi tāpat turpinās piedāvāt šos produktus, kas var apiet aizliegumus. Viņi ignorēs visas šīs prasības. Ja? Tā kā šie būs ierobežojumi, kas jums varbūt neļaus kaut kādus produktus izmantot vai uzliks tiem specifiskākas prasības. Mazliet detalizētāk par šo tēmu mēs rudens pusē plānojam runāt jau kopā arī ar juristiem, jo šis AI akts ir arī lielā mērā saistīts ar dažādām juridiskām atbilstības niansēm, ja, bet ar partneri Sorainenu, jūs sekojat līdz mūsu jaunumiem, mēs plānojam šādu te webināru vai arī tiešsaistes pasākumu tieši par AI aktu, jo AI akts jau ir apstiprināts Eiropas Savienībā, no nākamā gada sāks stāties spēkā pirmās tā prasības. Tas lielā mērā regulēs šo te, kā jūs varat gan iekšienē, kādus modeļus izmantot, ja gan arī kādus pakalpojumus jūs varat iegādāties ar AI lietojumiem. Jo šeit būs gan, teiksim tā, pilnīgi neregulēti atļauti, gan ar ierobežojumiem atļauti regulēti lietojumi, gan arī aizliegta lietojuma izmantošana, kas ir pie aizliegtajiem. Ja šeit pie aizliegtajiem ir vērts pieminēt to, ka pamatā viena lieta, ko Eiropas Savienība grib aizliegt, un tas arī ir minēts jau vispārējā datu regulā kaut kādā ļoti vispārīgā mērā, bet šobrīd tas tiek arī AI aktā ieviests, situāciju, ka notiek pilnīgi automatizēta datu apstrāde. Ko tas izsaka? Ja tas ir pilnīgi automatizēta, tas nozīmē, ja kaut kādi piemēri, ja, kad vienkārši jūs pieņemat darbā darbiniekus, ir kaut kādi klasifikācijas kritēriji, kurus jums ir izstrādāts mākslīgā intelekta modelis, kurš
pārbaudas laikā vienkārši iziet cauri šiem kritērijiem, pasaka, jā, nu šitas neder, nu tad beigās, ko dara jūsu HR departaments, nu viņš vienkārši paraksta, paldies, jā, beidzam darbu. Šādas situācijas nebūs iespējams, ja šāds modelis tiek izmantots, ja tiek prasīts, ka ir šis cilvēks. Iekšā procesā piedalās cilvēks, kurš nevis vienkārši uzliek ķeksīti, jā, es akceptēju to vai neakceptēju, bet kurš pieņem lēmumu pamatojoties uz šiem rezultātiem. Nevis vienkārši, ja tiek automātiski izdoti rezultāti. Un šīs lietas jums būs jāpierāda. Ja, tas ir tikai viens no piemēriem. Faktiski tur ir tas atsevišķa jau pasākuma tēma, ja, tāpēc šoreiz es tajā vairāk neiedziļināšos. Bet šīs prasības tiešām tas būs arī attieksies uz pakalpojumu sniedzējiem. Bet pakalpojumu sniedzēju gadījumu izmantošanas gadījumā organizācija, kas lietos šo pakalpojumu sniedzēju, tomēr ir atbildīgais, ja kā tas jau noteikts citās lietās. Un arī, ja jūs domājat, labi, Eiropā te viss būs saregulēts, mēs te paņemsim kaut kādu servisu, tur ķīnieši daudz visu, ko piedāvā, visus datus uz turieni, ja tas ir ārpus arī šajā gadījumā. Ja šīs lietas jau ir sapratuši Eiropā, ja kad šādā veidā arī tas nedarbosies, ja jūs šādu servisu izmantosiet, jūs būsiet atbildīgi par šo situāciju. Ja jūs to mēģināsiet izmantot pa kluso, bet jūsu darbinieki, kuru dati tiks nelegāli apstrādāti, ja viņi to noskaidros, ja, tad tiešām šie sodi var sasniegt līdz pat 7 miljoniem eiro par tādu nereģistrētu augsta riska AI lietojumu izmantošanu. Šeit ir paredzētas dažādas klasifikācijas prasības, un cik es zinu, šobrīd ir pat doma, ka kaut kādā mērā kaut kas līdzīgs, kā ir šis CE marķējums, ja, kad līdzīga veida, gan sākotnēji tas ir domāts, ka paši, ja izies šo pašdeklarāciju, vienkārši ir, ja, tiks marķēti šie rīki, būs jāmarķē. Bet ir tad arī dažādas kiberdrošības prasības šeit ir, un jāpiezīmē, ka tas ir vēl viena lieta, kur mēs atgriežamies pie kiberdrošības, ja, kad izmantojot AI rīkus, jums būs jānodrošina, ja šīs pamata kiberdrošības prasības, pierādāmas kiberdrošības prasības, ja tas nozīmē, ka jums ir kaut kāda politika, jums ir kaut kādi procesi, un jūs šos procesus varat, ja atnākt, notiek šis incidents vai situācija, ja jūs varat pierādīt, ka jums šie procesi darbojas. Tas ir pamata kiberdrošība, un, protams, jābūt pāris papildus kontrolēm AI izmantošanai, un augsta riska modeļi tiešām saistīti ar dažādu cilvēku datu apstrādi. Bet šoreiz sīkāk par to nerunāšu, ja, bet tie ir tie, kas ir šajā AI aktā atrunāti. Un ņemiet vērā arī to, šī AI akta ietvaros, ja, tad AI akts nav vienīgais. Šis gads nes ļoti nozīmīgas pārmaiņas kiberdrošības regulējumā ar ļoti daudziem jau varbūt dzirdēto NIS2 direktīvu un arī ar DORA regulējumu finanšu sektoram. Tas nozīmē, ka ļoti daudz organizācijām būs nepieciešama palīdzība kiberdrošības sakārtošanai, kiberdrošības procesu ieviešanai. Būs problēmas gan ar speciālistiem, gan ar konsultantu piesaisti. Ja jūs plānojat kaut ko šajā sfērā darīt, ir pēdējais laiks sākt arī apzināt jūsu iespējas resursus, un ja jūs gribat izmantot konsultantus, ja sākt pie tiem interesēties un iespējams rezervēt kaut kādus laikus šīm lietām. Tā, trešo pušu riski. Ja trešo pušu riski nedaudz jau pieminēja, ja trešo pušu riski šeit ir arī viens links uz vienu šo gadījumu, ja, ko es pieminēju. Faktiski ārējais modelis, ja, kāpēc es gribu šo gadījumu izstāstīt. Tīri publikai pieejams modelis, ja, kurā kompānijas nopērk, ja ražotājs saka, ka jums ir nodalītas vides. Jūs apmācat savu botu savā vidē, ja, un viņš tur strādā ar jūsu datiem tikai
bet drošības pētnieks atrada iespēju, kā šīs robežas starp šīm AI vidēm apiet un piekļūt faktiski jebkurai informācijai šīs vides ietvaros. Tā kā izmantojot šos trešo pušu riskus, skatieties, izmantojot trešo pušu rīkus, ja, uzmanieties, šie riski pastāv, riski ir reāli. Ja jūs tur ielādējat savus datus, skatāmies, ko dara ko dara kādas politikas, kādi ir testi un kas. Šajā gadījumā, ja šis ražotājs norēģēja ļoti ātri, salaboja šo lietu. Kas šeit ir svarīgākais, ja izvēloties šo produktu piegādātāju, varbūt arī uzdodot viņam jautājumu, vai viņam ir arī kaut kāda politika reaģēt uz ziņojumiem par iespējamiem drošības incidentiem. Jo ļoti bieži, ja kompānijas šo lietu aizmirst, un tad arī mūsu pieredzē ir situācijas, ja, kad pat saskaņota un atļauta drošības testa ietvaros, ja organizācijas kaut kāda cita daļa nezina, kas tiek veikts, ka šāds tests tiek veikts. Ja, pieņemsim, ja mūsu pašu pieredzē, ja mēs veicam vienai bankai drošības pārbaudas, visi līgumi, viss ir noslēgts, ja, un tad vienu rītu zvana no interneta pakalpojumu piegādātāja, kad mums ir ziņojums no bankas, mūsu lauž kaut kādi neatļauti cilvēki. Ja, redziet, pat tādām organizācijām, ja šie procesi nav sakārtot, viņi nezina, ka kāds tur veic šo legālo pārbaudi, un līdz ar to, ja kāds ir pamanījis vienkārši šo ziņojumu un sūta šim servisa sniedzējam, viņam būtu jābūt kaut kādai procesam, kā uz to reaģēt. Un pie tam te ir jāpiemina arī mūsu kiberdrošības likums, kurā tas jau ir atrunāts, ja, kurā ir atrunātas arī iespējas sniegt ziņojumus par atklātiem drošības pārkāpumiem, ja, un tas ir arī varbūt kaut kādā veidā legalizēts. Tas gan attiecas tieši uz Latvijas līmeni. Tā kā trešo pušu riski pastāv, uzmanieties no tiem, sekojiet tiem līdzi. Un pašās beigās, kas mums ir pašās beigās? Deepfakes, dziļviltojums, faktiski vislielākais risku avots. Un šī lieta, kāpēc ļaundari berzē rokas un ir priecīgi par to, ka šāds risinājumi ir pieejami, ja ir tas, ka dziļviltojumi rada iespēju, izmantojot šo webināru, kurā es jums veselu stundu runāju, daudz un dažādus tekstus, ja, izmantojot šo webināru video, kāds var paņemt, uzģenerēt video, kur es saku kaut kādus citus tekstus, ja, vai mēģinu pārliecināt par kaut kādām darbībām. Šīs tehnoloģijas kļūst arvien pieejamākas, servisu sniedzēji mēģina ierobežot kaut kādā veidā, ja tas pats Sora vēl nav pieejams pamata publikai, ja, bet jau tie uzģenerētie video ir ļoti realistiski, bet nav pat tik komplicēti rīki nepieciešami, ja, lai imitētu kaut kādu Teams zvanu, ja, kur ir vienkārši runātāja galva, ja tādi rīki jau ir pavisam pat bez maz vai bez maksas pieejami, ja, kas tur imitē šo gan runātāja seju, gan arī valodu, ja, tieši jau pēc publiski pieejamām runām, nekādu problēmu. Ceļš, ja veselu stundu tur cilvēks ir kaut kur runājis, uzģenerēt uz šīs bāzes viltojumu nav nekādu problēmu. Un kas man jums jāsaka, ja mēs runājam par to, kā atklāt šos viltojumus. Kā atklāt viltojumus? Principā parastam lietotājam, vienkāršām lietotājiem, ja faktiski, teikšu godīgi, varbūt neiespējami pateikt, ka šis video ir viltots. Tikai tad, ja viņš ar šo personu, ja, kuras zvans tiek imitēts, ir ļoti labi pazīstams, personiski zināms, ja iespējams pēc kaut kādām super niansēm,
Bet citādā veidā, ja pat ekspertiem tas prasa laiku un specializētus rīkus, lai noteiktu, ja, ka šis video, teiksim, ir bijis dziļviltojums. Protams, ļaundari to visu izmanto, un tā kā lietotājs, ja šo te nevar atpazīt, tad vienkārši imitē viltus zvanus lietotājiem. Ir tehnoloģiski plāni, ja kaut kas tāds varētu tikt darīts. Tehnoloģiski dažādas kompānijas izstrādā risinājumus, bet šobrīd nav gatava risinājuma, kurš varētu to, teiksim, reālā laikā atpazīt šo te ka jūsu zvans ir, šis te cilvēks neatbilst tam. Un papildus, ja teiksim, tā šobrīd ir prognozes, ja tas būs iespējams, tad tas tāpatās būs samērā dārgs rīks sākotnēji, lai to varētu izdarīt. Līdz ar to dziļviltojumi ir tas, no kā jums visiem ir jāuzmanās. Kāpēc? Mēs visi zinām statistiku. Mums visās internetbankās šobrīd ir ieviests multifaktoru autentifikācija, dažādi kalkulatori, Smart ID un tā tālāk. Un kas notiek, pieaug faktiski. Nevis samazinās, ja, bet nozagtās naudas apjoms pieaug. Un kāpēc? Tāpēc, kad izmanto šīs cilvēku vājības. Izmanto cilvēku vājības un nespēju atpazīt personas, kas ir otrā pusē sarunai. Un tas ir tagad, šobrīd jau ar telefonu sarunām. Ja. Uzliekot dziļviltojumu tehnoloģiju, tas kļūst daudz vienkāršāk un daudz pieejamāk šiem te ļaundariem un visticamāk tuvākā gada laikā, ja šie riski pieaugs tiešām par kārtu. Un kas mums šeit var palīdzēt? Faktiski, ja no manas pieredzes un arī papētot lielāko daļu no šo te dziļviltojumu incidentu, šeit ir divas lietas, kas tiek izmantotas un kādā veidā viņiem izdodas veikt, pierunāt darbiniekus, veikt šīs darbības, pārskaitīt šīs naudas ne tur, kur vajag. Ja, tas ir organizācijas nepieturās pie šiem stingriem procesiem, viņām varbūt nav šo procesu, tas ir viens. Un otrs ir vadības iesaiste. Pat ja organizācijās ir procesi, ja tieši vadība ir tā, kas pieļauj atkāpes no šiem procesiem. Un te ir vislielākā, ja tieši šeit arī tā vislielākā problēma ir, viņi izmanto šo ļaundaru, izmanto šīs trūkumus. Viņi zina, ka vienu reizi pa 2 mēnešiem, ja tur vadītājs, visa maksājumu kārtība ir noteikta, ja, kad apstiprina visu apstiprina, ja teiksim, tur 2 personas vai kas ar tehniskiem rīkiem, ja, bet reizi par reizei vadītājs piezvana, saka, ja man tehniskais rīks nav klāt, ja tur paņem no seifa, vienkārši apstiprini pats, tev tur ir otrs lietotājs. Ja, kaut vai piemēru šādu minēšu. Ja. Un tiklīdz kā jūs pieļaujat savā organizācijā, ja šādu te atkāpi no standartizētiem procesiem, tā jūs esat pakļauts dziļviltojuma ietekmei, jo tas darbinieks, viņš nevarēs tajā brīdī atpazīt, ka tas nav šis viņa vadītājs, ja, kurš prasa veikt šo atkāpi no procesa. Un viņš veiks šo pārskaitījumu, radīs zaudējumus, sniegs pieejas varbūt datiem vai tam līdzīgi. Ja, viens ir šis maksājums, otrs ir pieejas sistēmām, dažādām helpdesk sistēmām vienkārši tiek paprasīts pieejas vai kas. Ja jūs prasat šīs ārkārtas pieejas, apējot procesus, rēķināties ar ļoti nopietnām sekām. Tā kā šeit tiešām sakārtoti procesi un vadības stingra norāde, ka mēs nepieļaujam atkāpes no šiem procesiem, vai arī atkāpes ir atkal ļoti stingri nodefinētas kādā veidā, un jebkāds cita veida varianti netiek pieļauti. Jā, protams, tas jau, ko es te minēju, ja šīs 2 faktoru un papildus verifikācijas, ja, tie ir tādi mierinājuma rīki patiesībā, jo, ja jums būs dziļviltojuma uzbrukums, ja, un jūsu tas process saplīsīs tā gaitā, ja, tad jums nepalīdzēs šis, ne tas 2 faktors, ne kaut kas cits. Šeit var palīdzēt tiešām tikai tas, ja, ka jūs ieviešat labus procesus un jūsu vadība, vai jūs pats, ja esat vadītājs, prasiet no darbiniekiem, sekojam šai kārtībai, nepieļaujam izņēmumus. Tā,
Es esmu šīs te galvenās lietas, par kurām šobrīd ir vērts zināt, nedaudz ieskicējis. Un tiešām ļoti rekomendēju organizācijas kaut vai nedaudz papētīt šīs lietas, paskatīties, jo tie, kuri pirmie izmantos šos modernos rīkus un sapratīs, kā viņus pareizi izmantot vai kas, ja tie būs jūsu konkurenti, tad viņi aizteiksies jums ievērojami priekšā. Jo šobrīd jau šie rīki tiešām sāk atvieglot darbu. Ja? Un ja jūs nezināsiet par riskiem, tad atkal jums draud šie uzbrukumi atkal no tumšās puses, ja? no tumšā tīmekļa puses, kur ļaundari to vien gaida, kā izmantot šos rīkus, dažādus jaunos rīkus, lai tikai jūs apkrāptu, nozagtu naudu, nozagtu datus. Jo šeit ir kas, diemžēl, šajā tumšā pusē visas šīs darbības pēdējo gadu laikā, šī kibernoziedzība ir kļuvusi par faktiski industriju, sakārtotu industriju. Lielākā daļa no šiem lielākajiem operatoriem, viņi vienkārši, tieši tā kā mēs nākam uz darbu, viņi arī nāk uz darbu, viņiem ir savi ofisi, savi procesi, savi vadītāji un kas, viņi vienkārši strādā pie tā. Nevis tas ir vienkārši kaut kāds cilvēks, kas, davai te šito uzlauzīšu. Viss pietiekās, dabūju tur savu naudiņu, tagad 3 mēnešus atpūtīšos Spānijas kurortos. Nē, tur ir tiešām industrija, un ja viņi jūs uzlauza, jūs esat viņu datubāzē jau kā uzticams klients, viņi atgriezīsies pie jums vēlreiz. Ja? Tieši tāpat kā jūs veidojat savus CRM-us ar klientiem, tā viņi veido. Tāpēc mēs arī kā Skvalio, ja mēs sekojam šim līdzi gan no kiberdrošības puses, gan no dažādu risinājumu pieejamības puses, un varam piedāvāt jums unikālu šo miksu gan ar AI orientētiem pakalpojumiem, gan ar kiberdrošības ieviešanas pakalpojumiem. Jā, šajā skaitā gan ar jūsu, politiku novērtēšanu, un šeit ir dažādi, te mums ir pieminēts Copilots, bet mums ir arī Google komanda, kas var palīdzēt ar Google Gemini risinājumiem un dažādām Google arī licencēšanas lietām, un, protams, arī tā saucamie specializētie vai custom made AI risinājumi ir pieejami sadarbībā ar partneriem, kur mēs varam šos programistiskos risinājumus jūsu unikālajam lietojumam piedāvāt. Tas bija mans šodienas vēstījums. Paldies! Ir kādi jautājumi? Jautājumi. Jā, kā nodrošināt, lai uzņēmumā izmantotie algoritmi nepiekļūst sensitīvai klienta informācijai? Jā, šis ir tiešām tas vissvarīgākais jautājums un visnozīmīgākais, un tas ir tas, ko es teicu. Kā to var vienīgais veids, kā to var izdarīt, ir veikt iekšējo informācijas klasifikāciju. Un šajā gadījumā arī, ja klātesošajiem uzreiz gribu norādīt, tās nav IT nodaļas uzdevums. IT nodaļas uzdevums ir piešķirt klasifikāciju, iespējams, tad, ja jūs kā visi procesu īpašnieki un kas iedod sarakstiņu, ka šis dokuments ir tādas klasifikācijas vai kas, viņi var palīdzēt ar to, kad šim folderim uzlikt kaut kādu klasifikācijas zīmīti, ja jums to nodrošina vai kas, bet faktiski tas ir jūsu procesu īpašnieku, jūsu datu īpašnieku uzdevums pateikt, ka šie ir konfidenciāli dati, vai arī procesu īpašnieku uzdevums visus klientu datus likt vienkārši skaidri zināmās vietās jūsu datu glabātuvēs. Ja jūs izmantojat SharePoint, tad šeit ir iespējams dažādas datu auditācijas iespējas, kas var jau arī daļēji strukturētus datus tomēr palīdzēt kaut kādā veidā savest kārtībā. Bet tieši tā, šis ir vienīgais veids, kā to darīt. Un otrs veids ir, protams, izmantot datu modeļus, kas ir pārbaudīti, jo var būt situācijas, ka jums tomēr ir jādod šiem datu modeļiem šī
konfidenciāla informācija. Tad ir tas, kā es minēju, ja tikai pārbaudīt uz datu modeļus, neriskējiet ar to, ka mēs paņemsim kaut kādu modeli, patrenēsimies, ja te ir pieejams bez maksas, paskatīsimies, ko tas dod ārā, ja pieslēgsim tur kaut kādā minimālā režīmā, ja mēs nezinām, kā viņš darbojās. Ja. Tur ļoti bieži var būt simtiem dažādu uzstādījumu, kā viņš darbojās, kā viņš apmācās. Ar konfidenciāliem datiem neriskējam šajā situācijā, jo arī šeit jūs varat pārkāpt arī šo personas datu regulu un riskēt ar sodiem un tam līdzīgi. Otrs jautājums par ISO 227 certifikāciju. Ja, tas varētu būt kā risinājums, kā sakārtot šos uzņēmuma iekšējos procesus. Bet šeit varbūt mans ieteikums ir sākt ar kaut ko nedaudz mazāku, jo situācijā, ja jums šie procesi tiešām nav šobrīd, ja, un jūs pasakat uzreiz, ne, mēs ejam uz certifikāciju, ir ļoti liels risks, ka jūs ļoti formāli iegūstat šo procesu karti un visas politikas un visu pārējo, bet liela daļa no tā netiek ieviesta. Jo daļa no konsultantiem ir vienkārši orientējušies uz to, ka viņi jums visu sakārtos formāli, un ISO 27001 standarts ir tāds samērā interpretējama lieta. Līdz ar to, ja teiksim, tā formāli jums šīs politikas un viss var būt ieviests, ja, bet faktiski jūsu darba procesi vai kas arī mēs esam savā praksē ļoti bieži ar to saskārušies. Ja. Politikas ir izveidotas, viņas pat var atbilst šīm ISO labākajām praksēm. Labi, uzņēmums nav nosertificējies, bet tā kā tās ir ieviestas varbūt pirms 4, 5, 6 gadiem, neviens pat nevar pateikt, uzdodat jautājumu, kāpēc jums tur rakstīts tā, jūs darat tā. Mēs saņemam atbildes, es neko nezinu par to politiku, es viņu neesmu rakstījis. Lai gan politikā varbūt ir ierakstīts šī cilvēka vārds, ka viņš ir atbildīgais, bet viņš pat to nezina, jo kāds ir vienkārši nomainot amatus, nomainījis to, lai formāla atbilstība būtu. Līdz ar to sākam varbūt ar mazumiņu ISO 27 certifikāciju, varam uzstādīt kā nedaudz tālāku mērķi, jo sākot šo pamata kiberdrošības ieviešanu, ko prasa kaut vai tā NIS2 direktīva, nevajag tik detalizētus procesus kā ISO 27000. Un vairumam organizāciju, arī neliela organizācija pietiek ar sākumā ar kaut ko mazāku. Tā, paldies. Laikam vairāk jautājumu nav. Ja? Tā. Kur ir mana pele? Kaut kas man te. Deepfake tehnoloģijas, jā. Ar deepfake tehnoloģijām, diemžēl, šobrīd plašai publikai pieejamu risinājumu, kas kaut ko tādu nodrošinātu, jāsaka, godīgi nav. Ir dažādi ļoti specializēti risinājumi, kas var palīdzēt kaut kādās ļoti konkrētās sfērās, bet tas tiešām pamatā tie ir ekspertiem jau pēc notikuma, ja, bet tie, kas varētu, teiksim, palīdzēt reālā laikā, tādu komerciālu produktu, es pat nevaru nosaukt. Vai ir kādi kiberdrošības rīki, kā atšifrēt to, ka, piemēram, parasts Word fails ir šifrēts, kas patiesībā tas ir kiberuzbrukums? Šeit ir standarta lieta, ir pamata standarta antivīrus, ja visiem liekas, ka ar to pietiek mūsdienās, diemžēl nepietiek, un ir šie rīki, kas saucās EDR vai XDR rīki, kas jau spēja atpazīt tieši dažāda veida uzbrukumus, kas varbūt pat nav, ja teiksim, tā skaidri zinām šobrīd. Viņi atbilst
viņi cenšas atpazīt dažādas aktivitātes, kas var būt netipiskas, ja lietotāja darbībai vai kas. Nu, šie rīki arī atpazīs, ja jūsu tajā atsūtītajā dokumentā būs mēģināts ielikt, ja tas ļaundaris būs mēģinājis ielikt kaut kādu to slikto kodu, ja pat arī iešifrētā veidā iekšā, ja, un tajā brīdī, kad pat ja jūs izdarīsiet šo slikto lietu, bet tas ir normāli, jums nezinot, ja atvērsiet šo dokumentu, ja šie EDR, XDR rīki jau spēs arī apturēt šo uzbrukumu šajā solī, tā kā tas ir viena no lietām, ko es arī rekomendēju organizācijām padomāt. Antivīrusam paskatāties, tur ir dažādas licencēšanas versijas. Tā lētāk, kā, diemžēl, pret komplicētiem uzbrukumiem nepasargā. Labi, paldies jums! Tiekamies kaut kur rudenī kādā citā seminārā. Visu labu!